Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis apostolis Matejs 1. nodaļā. Gods tev, Kristus! Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu, jo tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps krūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imanuēls. Tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, dariet tā, kā tā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis. Un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Tas ir mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slavu tev, Kristus! Lūksim! Kungs, mēs tev slavējam un tev pateicamies par tavu evaņģēliju vēsti, par tavu vārdu, par tavu atklāsmi. Dāvā Dievs savu žēlastību, tava gara vadību, lai mēs spējam tavā vārdā iedzīvināties. Lai tavs vārds mums dara par taviem ļaudīm, palīdz mums uz tevi vairāk ticēt, uz tevi paļauties un sekot Kristu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Šajā rītā jau mēs esam 4. adventē. Un ir jau tādas, es ceru, ka jums ir tādas priecīgas jausmas par to, ka Ziemassvētki jau ir diezgan tuvu. Vienai daļai tas ir pienācis ļoti ātri, un liekas, pavisam nesen sākās Ziemassvētku laiks, un ir jau paspēts varbūt kaut ko nedaudz izdarīt, varbūt esat izskrējuši pa savu bērnu un mazbērnu eglītēm, koncertiem, pasākumiem, esat jau piekusuši no visa tā daudzā, kas ir darīts. Visādos varbūt vēl piedalāties dažādos pasākumos, vai jūs gatavojat dāvanas kopā, vai vēl kaut ko darat. Bet varbūt kādi esat nopūlējušies un ar smagām nastām, kā tas ir arī svētajos rakstos teikts, ir, kad nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, bet jaunajā tulkojumā, kas esat nopūlējušies un smagas nastas nonēsājušies tādis, kas nonesa, un lūk, un tiem cilvēkiem liekas, beidzot būs Ziemassvētki. Beidzot tas grūtums pirms Ziemassvētku laikā skrējiens varbūt būs pagājis. Jo kaut kā patiešām tā ir, kad adventa laiks pie vienas lielākās daļas no cilvēka ir nevis tāds klusu pārdomu laiks, kā parasti mēs draudzēs runājam, bet tā ir tāda pamatīga noskriešanās. Pamatīgs un pat diezgan stresains laiks. Un tad varbūt patiešām ir ļoti vērtīgi, ka mēs arī atrodam šādus brīžus kā šis dievkalpojums, kad mēs varam vienkārši domāt par rakstiem. Mēs varam apcerēt to, kas ir rakstīts evaņģēlijā, gremdēties tajā, jo tiešām šis Dieva atklāsme un Dieva vārds, viņš spēja dot cilvēka dvēselē to, ko nekas cits nespēja iedot. Tādu remdējumu, tādu stiprinājumu un mierinājumu, tādā kvalitātē, kādu mums nespēja sniegt nekas cits kā alternatīva.
Un lūk, un šajā 4. adventē mēs esam iegājuši šajā, varētu teikt, 4. lokā, pavisam tuvu pie Ziemassvētku vēsts. Un šis 4. pakāpiens runā par to pietuvošanos Kristus piedzimšanai, un viņš runā būtībā par to, ko bieži mēs runājam Ziemassvētku laikā, proti Ziemassvētku brīnums. Jūs varat iedomāties, kas ir šis Ziemassvētku brīnums. Tā ir Kristus bezvainīgā ieņemšana. Tas ir tas brīnums. Ja mums gribās teikt, kas tad ir Ziemassvētku brīnums? Tas, ka vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidū, ka Dievs iemiesojās un kļuva par cilvēku, ka radītājs kļuva par radību, ka viņš patiešām kļuva par cilvēku. Un tas ir kaut kas tāds lielais jautājums, vai tu tam tici, kā Jēzus prasīja Martai pirms Lācara augšām celšanās. Vai tu tici, ka tavs brālis var augšām celties? Tavs brālis, tu redzēji, viņš nomira, jūs viņu ielikāt kapā, un vai tu tici, ka tagad es viņu tūlīt augšām celšu? Un Marta uz to viņam saka, es ticu, kad kaut kad būs, kad visi celsies, un tad jau viņš arī un tā, bet viņa sastapās ar to, ka tas notika tagad, šajā pašā brīdī. Un tas ir tāds jautājums par ticību, kas var notikties mūsu dzīvē. Vai tu tici Dievam, kurš tavu dzīvi var pagriezt tā, kā tu neiedomājies, kad liekas, ka visi tikai tavās rokās, bet izrādās, ka nav. Un tas ir stāsts par Jāzepu. Un šodien, kad mēs domāsim par šo Ziemassvētku brīnumu, par bezvainīgo ieņemšanu, mēs apstājamies pie viena no adventa cilvēkiem, pie adventa, gribās teikt, personāžiem evaņģēlijā, tas ir Jāzeps. Un tas ir tik unikāli, ka Mateja evaņģēlijā ir šis skats no Jāzepa skatījuma. Mūsdienās, kad ir tik ļoti feminizēta pasaule, proti mēs bieži vien filmās un uz lietām raugāmies caur sievietes acīm, caur sievietes pasauli un sievietes redzējumu un pieeju, tad Matejs mums atklāja šo Jāzepa skatījumu. Kā Jāzeps, Marijas vīrs, Marijas tajā brīdī vēl saderinātais vīrs, lūkojās uz bezvainīgo ieņemšanu, kā viņš uzņem šo notikumu, kas notiek ar vīrieti, kas notiek ar Marijas vīru, kurš sastopās ar to, ka viņa saderinātā saka, man būs bērniņš. Vai arī viņa vēl neko neteica, bet viņš jau redzēja, jo viņai jau bija kaut kāds laiks, viņa atgriezās droši vien no satikšanās ar Elizabeti, tur viņa 3 mēnešus pavadīja, un viņa atnāca, to jau varēja redzēt. Un varbūt tikai tad Jāzeps uzzināja, bet viņš uzzināja ātrāk, par to evaņģēlijas klusē. Bet tā sastapšanās, tas piedzīvojums viņam bija patiesībā smaga piezemēšanās. Vai kaut kas tāds, kas viņam sagādāja daudz pārdomu, jo pat te ir teikts, ka viņš par to pārdomāja. Tas nozīmē, viņš katru dienu cēlās un domāja, kas notiek, kāpēc Marija, es viņu tā mīlu, un kāpēc ar viņu tā, un kā viņa tā varēja, un kas vispār tas ir. Viņam tas bija ļoti grūti sastapties ar to, jo pirmajā brīdī jau viņš tā automātiski nepieņēma, ka viņa ir ieņēmusi no svētā gara. Un tas ir šis izaicinājums, cilvēciskais izaicinājums Dieva darbu priekšā. Izaicinājums, kas skar tieši tavu dzīvi. Jo viens ir, ka tu tici uz Dievu, kurš darbojas Bībelē, tu tici uz Dievu, kurš darbojies ir kaut kādu slavenu cilvēku dzīvēs, kad ir pagriezta dzīve, kad ir cilvēki mainījušies, varbūt, kad tavi radinieki ir stāstījuši par Dievu un piedzīvojuši Dievu savā dzīvē, tam arī ir viegli, vēl grūtāk, bet tomēr var noticēt. Bet cits jautājums, ka Dievs tagad ar tevi darbojās, tavā dzīvē darbojas, un darbojas tā, ka tas ir vienlaicīgi izaicinājums, vai tu vari tam piekrist, vai tu vari to akceptēt, vai tu vari to pieņemt. Un vēl jautājums, vai tu vari nolikt malā savu pašlepnumu
un pakļauties, ievērot, sadzīvot ar to. Un Jāzepam tas spektrs viss nāca priekšā. Jāzepam tas patiešām bija izaicinājums. Interesanti, kad Matejs apraksta Jāzepu kā taisnu vīru, taisns vīrs. Un interesanti ir, kad viņš dzīvo vecās derības pasaulē. Taisns vīrs ir tas, kurš ievēro bauslību, ievēro visus, ne tikai 10 baušļus, bet Bībelē mēs zinām, ir 613 baušļi, daudz baušļu, visādu baušļu, un viņš ir taisns vīrs, viņš ievēro. Un vēl ir teikts, ka arī Jāzeps ar Mariju, pēc tam, kad Jēzus jau ir piedzimis, viņi ievēroja visus likumus, viņi ir kārtīgi jūdi, viņi ievēro visu, bet bauslība ir tā, kura pieprasa, kad grēcinieks saņem taisnu sodu, un ka tas, kas ir cietusī puse, saņem arī gandarījumu par to, ka viņam ir nodarīts pāri, un bauslība to nosaka. Un Jāzeps šajā gadījumā, vai viņš ir kādā ziņā, viņš ir taisns vīrs, vai viņš ir tāds taisns vīrs, kurš tagad jūt, man sadarinātā sieva gaida bērniņu. Un taisnība tad pieprasītu to, kad viņš tam visam to visu celtu gaismā, prasītu taisnību, prasītu gandarījumu, bet Jāzeps ir tāds taisns vīrs, kurš nevēlas saņemt gandarījumu par to, viņš nevēlas Marijai nodarīt pāri. Viņš varbūt domā, ka Marijai kāds cilvēks cits ir, kāds nodarīs viņai pāri. Varbūt viņš uzskata Mariju, viņa ir tik naiva meitene, viņa ir tāda noticīga, un tur kāds ir viņai nodarījis pāri. Un viņš saka, es negribu viņai darīt pāri, es slepeni kaut kā to situāciju atrisināšu. Un ir interesanti, ka tajā brīdī, varbūt, ka tas ir tas brīdis, kurā Jāzeps kā vīrietis nevēlas saņemt savu egoistisko gandarījumu tam, ka viņam ir nodarīts pāri kā vīrietim, man taču sieva, un kā viņa tā varēja. Bet viņš atsakās no gandarījuma, un tajā brīdī viņš redz sapni. Tajā naktī viņš redz sapni, kurā ir Dieva atklāsme. Dievs nāk pie cilvēka brīdī, kad cilvēks jau ir sācis atteikties no sava ego, kad cilvēks ir sācis jau nostāties uz šo taku, varbūt viņam nebija spēki iet tālāk, viņš nezināja, ko lai tālāk dara, un tas brīdis, kad Dievs sūta savu eņģeli arī pie Jāzepa, un Jāzeps redz sapni. Un interesanti arī par to aizdomāties, gan tādā tiešā nozīmē, gan pārnestā nozīmē. Vai mēs redzam sapņus? Mēs visi redzam sapņus. Vai mēs redzam zīmīgus sapņus? Kaut kad parētam varbūt, ka redzam. Katrs no jums ir kādu sapni tādu redzējis. Vai jūs esat cilvēki, kas sapņo? Ir cilvēki, kas netic saviem sapņiem, ir cilvēki, kas uzreiz aizmirst savus sapņus, ir cilvēki, kas vispār nesapņo. Viņiem tas fails, kā saka, nemaz nav. Bet ir cilvēki, kuriem tas ir un kuriem tas ir ļoti svarīgi un kas dzīvo šajā sapņu pasaulē. Un viens no tādiem ir vecās derības Jāzeps, tas, kuram ir tie 12 brāļi. Tas ir arī tāds sapņotājs puisis. Un Raiņa romānā Jāzeps un viņa brāļi, viņš pilnīgi tāds sapņotājs, ka viņš tāds puisis, tur ir tāds sapņotājs puisis. Bet šis Jāzeps, viņš nav sapņotājs. Šis Jāzeps, Marijas sadarinātais vīrs, ir svētās ģimenes aizstāvis. Katoļu tradīcijā viņam ir šis uzdevums būt par aizstāvi. Viņš ir vispār kā aizstāvis, kā sargeņģelis Dievmātei un Jēzum. Viņš ir tas, kurš iestājas, bet interesanti, ka Dievs ar viņu runā caur sapņiem. Šajā konkrētajā notikumā, un tad arī notikumā, kur viņam ir jādodas uz Ēģipti, kur viņš ņem savu ģimeni un dodas uz Ēģipti, un pēc tam, kad viņš no Ēģiptes dodas mājās, visos gadījumos Dievs ar viņu runā caur sapni. Tieši sapnis ir veids, kā Jāzeps piedzīvo ziņas no Dieva, kā Dievs ar viņu ir kontaktā, caur sapni. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko var tā pārdomāt. Bet šis sapnis ir tāds, kurā viņš ir ne tikai, bieži vien mēs noskatāmies sapni, domājam, tāds ļoti zīmīgs sapnis.
bet neba vienmēr mēs tam sapnim arī tā paklausam. Bet acīm redzot, šis sapnis bija tāds, kas bija ļoti skaidrs, jo, kad Dievs runā ar tevi, viņš nerunā aplinkus. Dievs nerunā kaut kādas tādas abstraktas, nekonkrētas lietas. Ja Dievs grib ar tevi sazināties, ja Dievs grib tev kaut ko pateikt, viņš tev pateiks skaidri un gaiši. Dievs savu ziņu nodod saviem bērniem, saviem sekotājiem, saviem kalpiem un kalponēm skaidrā ziņā. Dievs nevēlas spēlēt tādas maldu spēles. Dievs pasaka skaidri. Dievs vēlas nodot savu ziņu, un ja tu neticēsi pirmo reizi, viņš teiks tev otro reizi un teiks trešo reizi, un visas reizes tas būs viennozīmīgi, skaidri un gaiši. Un tāpēc Jāzeps ir tāds, kurš arī šo sapni arī uzņem par realitāti. Un lūk, Jāzepam bija vēl tas, ko mēs varētu teikt, viņam bija laba sirds. Jāzeps bija cilvēks ar labu sirdi. Un gribās teikt tāds vienkārši cilvēks, kurš ņem un paklausa tam vārdam. Un pareizi viņš arī dara, ka viņš tam paklausa. Un lūk, tas ir tas jautājums, vai mēs esam gatavi paklausīt Dievam mūsu situācijās, kurās ir tāds izaicinājuma situācija. Un tas ir tāds Jāzepa liktenis būt par svētās ģimenes atbildīgo un par Dieva dēla aizstāvi. Mums Luterāņu baznīcā nav tik svarīgi, varbūt, cik vecs bija Jāzeps, vai kāda tur bija viņa tā detalizētā situācija, bet ir svarīgs ir tas, kas ir aprakstīts konkrēti evaņģēlijā, ka Jāzeps savu atbildību uzņēmās, ka viņš atsaucās šiem eņģeļu vārdiem un pildīja un realizēja to, ko eņģelis viņam atklāja, ko viņš viņam lika darīt. Un eņģelis viņam deva šo brīnišķīgo patiesībā arī iespēju. Viņš saka, tu dosi viņam vārdu Jēzus. Eņģelis viņam padod iespēju, tu būsi tas cilvēks, kas dos Dieva dēlam vārdu. Tu būsi tas cilvēks, kas aizstāvēsi viņu citu cilvēku priekšā. Tu būsi tas cilvēks, kas Marijai būs patvērums viņai. Tad, kad viņai nebūs citu cilvēku, tu būsi tas. Tu būsi tas, kas vedīsi viņu iekšā un ārā. Un tas ir tas, ko Jāzeps uzņemās. Un caur šo Jāzepa piekrišanu, varētu teikt pat pakļaušanu šim Dieva aicinājumam, Jāzeps realizē savu likteni. Un bieži vien tas ir tas jautājums, kāds tad ir mans liktenis? Un kurā brīdī realizējas mans liktenis? Vai viņš realizējās tajā, kas saistīts ar manu, es kaut ko gribēju un es realizēju savu gribu, savas vēlmes, savas ieceres. Bet izrādās, ka liktenis realizējās nevis caur tavu vēlmju realizāciju, bet caur Dieva gribu tavā dzīvē. Tad, kad saskarās tavi sapņi ar Dieva sapņiem, tad tur arī realizējas tā šaurā taka, tas ceļš, kas ir tieši tavs dzīves ceļš. Un tas izaicinājums parasti cilvēkam ir atrast to pareizo taku dzīvē, tos īstos lēmumus, kas ir pēc Dieva prāta, kas ir manas dzīves aicinājums. Un izrādās, ka tas nav tikai tavs, tas ir arī no Dieva. Un Jāzepam tas bija, varētu teikt, tā ļoti skaidri mēs to redzam pie Jāzepa. Mūsu dzīvē mēs kaut kā tā citreiz neatskārstam, ko tieši Dievs no manis grib. Jāzepam bija skaidrs, eņģelis teica, ņem Mariju savu sievu pie sevis un dodi tam bērniņam vārdu Jēzus, un viņš būs svēts, un viņš izglābs savu tautu, un Jāzepam ir vienkārši, viņš paklausa, un tas ir viņa liktenis. Un jautājums ir, kāds ir mans liktenis manā dzīvē, kur ir tā paklausība Dievam manā dzīvē? Un svētīgi, jāsaka, mēs esam laimīgi ar to, ka mums tie izaicinājumi ir diezgan skaidri, ka mums
bieži vien jau ir jāizvēlās nevis caur labo un ļauno, balto un melno, bet bieži vien caur 2 baltajiem, caur 2 pelēkajiem, vai viens ir sarkans, otrs ir rozā, un tu nesaproti, kurš tad ir tas mans, kādam ir jābūt manam lēmumam. Un tur ir svarīgi, ka mēs kā ticīgi cilvēki domājam par to, kur tur ir vairāk Dieva griba, kur tur ir vairāk Dieva aicinājums, kur tur ir vairāk dzīvības tajā, kur tur ir vairāk Dieva gaisma. Un tur, kur ir vairāk šī dievišķā žēlastība, pa to ceļu iesim. Tur atsauksimies, jo tur ir tā paliekošā pievienotā vērtība. Iesim pa dzīvības ceļu, iesim par gaismas ceļu, iesim par taisnības ceļu. Un tas ir brīdis, kad mēs domājam, vai mūsu dzīvē ir tie lēmumi, mēs pieņemam ar galvu, vai mēs pieņemam ar kaut ko citu. Man tā liekas, ka mazāk ir tādos brīžos jādomā ar galvu, bet jādomā ar sirdi. Ir svarīgi domāt ar sirdi. Un tad, kad tas parasti ar izaugšanas procesu ir saistīts, līdz kaut kādam brīdim mēs domājam ar galvu. Un to mums arī vecāki māca. Tu domā taču ar galvu. Un to jau mēs ieaudzinām arī saviem bērniem. Vajag ar galvu domāt. Bet tad, kad mēs izaugam lielāk, mēs saprotam, nepietiek tikai ar tavu loģisko saprātu. Vajag ņemt palīgā sirdi. Un ja tu esi ticīgs cilvēks, ja tu tici Kristum, domā ar ticīgu cilvēka sirdi. Un tas ir tas Jāzepa lēmums. Jāzeps pieņēma lēmumu, tāpēc, ka viņš ne tikai dabūja to eņģeļa vēsti, bet viņš arī ar sirdi saprata, pareizi viņš saka, ir jādara tā. Viņš varbūt nesaprata, kāpēc tā, bet viņš ar sirdi. Un tas ir tas dzīvības ceļš, ticīga cilvēka sirds ceļš. Un tāpēc mūsu dzīvē varbūt gadās ik pa laikam tādi Jāzepa brīži, kuros mēs esam izaicinājumu priekšā, kuru ceļu iet, vai ņemt Mariju pie sevis, vai ņemt tagad bērnu un doties uz Ēģipti. Un tad, kad mēs esam Ēģiptē, tālu no savas dzimtās zemes, tomēr atkal griezties atpakaļ uz mājām, ņemt savu ģimeni un doties atpakaļ uz mājām. Un jāsaka vēl tā, ka arī tad, ja mēs esam savā dzīvē daudz pieņēmuši lēmumus nevis ar sirdi, bet ar galvu, un pēc tam sapratuši, ka tie nav bijuši tomēr tie pareizākie lēmumi, Dievs respektē tavu lēmumu. Pat ja tavs lēmums nav bijis tas pareizākais, Dievs mīlestībā tevi respektē, jo Dievs ir nevis tāds tēvs, kurš gaida, ka tu kļūdīsies un lai tevi varētu sodīt, bet Dievs ir tāds, kurš pieņem mīlestībā kā mīlošs tēvs savu bērnu lēmumus un palīdz viņiem tur, kur viņi ir. Palīdz viņiem tikt galā arī tajās dzīves grūtībās, tajās, kā jāsaka, dzīvē saka, tajās ķezās, kurās cilvēki ir iekrituši savu kļūdaino, tajā brīdī likās saprātīgāko, bet tomēr laikam nē, lēmumu dēļ. Un Jēzus ir Jāzepa rokās. Jēzus ir Jāzepa drošajās rokās. Jāzeps ir Jēzus patēvs. Jāzeps ir tas, kurš Jēzum iemāca galdnieka amatu. Jo arī pēc tam tur, man liekas, arī Mateja, gan arī pie Lūkas un pie Marka, arī ir, kad apkārtējie ļaudis saka, vai tad Jēzus nav galdnieka Jāzepa dēls un viņa brāļi un māsas nav ar mums. Un lūk, Jāzeps ir tas, kurš Jēzu ieved šajā pasaules gudrībā, amatā un sabiedrībā, bet tomēr apzinoties to, ka Jēzus ir kaut kas vairāk. Adventa noslēguma nedēļā mēs redzam notiekam brīnumu. Svētajā ģimenē un mūsu dzīvēs ik pa laikam notiek kaut kādi pagriezieni brīži, un pat jāsaka citreiz brīnumaini brīži, kuros Dievs mūs izved cauri. Un tas ir Dieva brīnums, ko viņš paveic, lai glābtu pasauli un lai ņemtu savējos uz Dieva valstību. Mēs arī esam aicināti
būt daļa šajā Dieva brīnumā ar savu dzīvi, kas no dzīves, kas ir, varētu teikt, mērķēta uz pašvērtības gūšanu, uz dzīvi, kas ir virzīta uz Dieva goda sasniegšanu, Dieva goda vairošanu. Un bieži vien varbūt dzīvē mums ir lēmumi, ka mums ir jāatsakās no kaut kā savu tuvinieku dēļ, jāatsakās no kaut kā sava, kaut kāda kopējā labuma dēļ, vai arī ticības, kristuma dēļ. Un šie pagriezieni citreiz mums var maksāt arī nevisai lēti un prasa no mums pazemību, saņemšanos un iešanu citreiz nezinot, kas tur tālāk būs, bet paļaujoties, ka Dievs par mums gādā. Un patiešām Viņš gādā par savu tautu un par saviem bērniem. Lai mums visiem tuvojošie Ziemassvētki pašķirās un Dieva žēlastība ir ieraugāma, lai Dievs dāvā mūsu ceļā līdzi savu svētību. Turēsimies viens pie otra un darīsim Dieva darbus. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.